Labdien! Labdien jūs mājās! Šodien būšu ar jums apmēram stundiņu, mazāk laikam. Un pārunāsim par to, kas jauns ir Rudzu mēneša Grīnvalka webinārā. Vadīšu šo webināru es, Agita Bergane Berģe, un Rudzu mēnesis ir augusts. Un par to arī vairāk runāsim, bet, protams, kad es pieslēgšos arī mazliet šī te mēneša, kas ir jūlijs, jūlija mēneša, liepu mēneša akcijām, jo vēl jau nu pāris dieniņas šīs te akcijas ir spēkā. Tātad šovakar un rīt. Kam jāpievērš uzmanību? Tātad Grīnvalka pērc vienu, otras dāvanā. Luks audumiņiem ir šī akcija. Vienu pērc, otras dāvanā. Tāda akcija ir arī uz grīna audumiņu. Tātad visi šie te, ar ko atšķirās grīna audums un luks audums, pagājušā reizē es mazliet vairāk stāstīju, bet īsumā tātad grīna audums ir blīvāks, luks audums ir ar īpašu rakstu, kas ātrāk ļauj izžūt audumam un mazina noslodzi uz roku locītavām tajā gadījumā, ja mums ir ļoti daudz pēc kārtas jāizmanto šī te skalošanas funkcija, skalojam, izgriežam, skalojam, izgriežam, vai arī tajos gadījumos, tad, kad ir locītavu problēmas, tā tad ir karpālā nerva problēmas vai locītavas kaut kādas tūskas vai artrīti, par kuriem arī šodien mazliet vairāk runāsim tajā sadaļā, kas ir Grīnvalka aptieciņa. Lūk, un arī akcija ir uz blīvā auduma kā grīna šo te lielo brāli, audumu vai māsu, audumu avene, kurš jau tiek izmantots arī kā vielītis. Traukudvielis, grīdas audums un tā tālāk. Un stikla tīrīšanas audumam arī pēc vienu otras dāvanā šajā te mēnesī. Tā starpība starp audumu pulēšanai un stikla audumu, tā starpība ir tāda, kā pulēšanas audums ir lielāka izmēra un vairāk paredzēts tieši pulēšanai, kas ir metāla virsmas, kas ir tā pati automašīna, mazgājam automašīnu, tad arī kā automašīnas audumu varam izmantot šo te audumiņu, kas ir paredzēts pulēšanai. Stikla audums vairāk būs taisni logu stikliem. Glāzēm var izmantot abus divus, bet jāatzīmē, kā glāžu dvielis, es domāju, ka parocīgāks laikam ir šis te pulēšanas audums. Un pēc vienu otras dāvanā ir arī pulēšanas auduma struktūras maza izmēra audumiņš, kas ir paredzēts tieši optikas un arī brotas lietu pulēšanai, pērlēm, zeltiem, sudrabiem, optikai, jebkura veida saules brillēm, parastām optiskajām brillēm, telefonu, ekrāniem, arī fotoaparātu lēcām un tā tālāk. Tātad visam, kur vajadzētu tādu spodrināšanu veikt. Un pēc vienu otras dāvanā ir arī mitrinošais lūpu balzāms. Mitrinošais lūpu balzāms, tātad vienu pēc otras dāvanā, un visiem Grīnvalka veļas mazgāšanas līdzekļiem ir 20% atlaidīti. Tas ir visiem, tātad gan pulveriem, gan arī šķidrajiem mazgāšanas līdzekļiem. Tā skaitā arī 20% atlaida arī ir melnām ziepēm un arī par to starpību, kāda ir tām, kas ir puslitrīgās pa 7,90, kas ir jau atšķaidītās ziepes un koncentrāts. Par to es arī stāstīju pagājušajā
reizītē. Arī pa mazgāšanas līdzekļiem stāstīju pagājušo reizi, bet tātad mums ir šie šķidrie mazgāšanas līdzekļi, ir gan delikātai veļai, gan vilnai. Vilnai īpaši ir vēl ar tādu, teiksim tā, ar tādu īpašību, ka neļauj sakrāsoties dažādām krāsām. Tātad jūs varat mazgāt baltas zeķītes kopā ar sarkanu džemperīti, un šis te sarkanais džemperīts, pat tad, ja tā krāsa nav īsti noturīga, nesakrāsos baltās zeķītes. Kā tas viss strādā, es jums pat nevaru pateikt, bet vienīgais, ko es zinu, eksperimentāli pierādīts, un tas tiešām vienmēr nostrādā. Savukārt tā delikāta vaša, kas ir mazgāšanas līdzeklis, tas ir vairāk tādai delikātai un tā skaitā sporta veļai, tā skaitā impregnētajām jakām un arī apakšveļai, tur zeķubiksēm, apakšbiksītēm, krušturīšiem. Tātad visam, kas ir sintētiski audumi, strādās ļoti labi šis delikāta vašs. Un melnās ziepes, par tām jau arī runājām, jā, tātad izcila straipu ziepes, absolūti dabīgs produkts no olīveļas un kālija sārma, pagatavots, savārīts ziepes, kas strādā gan saimniecībā, kā traipu ziepes uz jebkurām virsmām, gan arī kā traipu ziepes veļai. Un šajā mēnesī 20% atlaide. Melnās ziepes arī ir ziepes, ar kurām mēs apstrādājam arī dažādus pinējus, tinējus un visādus kukaiņu apsēstus mūsu augus. Jā, šajā te laikā ļoti labi strādā tieši uz dažādiem laputis, kad ir uzbrukušas mūsu avenēm, upenēm, jāņogām, rozēm. Ļoti labi strādāja, vienkārši izcili. Un lūk, tā kad šie te 3 dažāda veida pulveri mums ir, un visiem atlaide ir 20% jūlijā līdz pat rītdienas vakaram. Dāvanas par apjomu šajā mēnesī. Grīnvalkas krāpjaudums vannas istabai ir par 80 eiro pasūtījumu, par 120 eiro pasūtījumu regulāri pulveris 1 kilograms. Un Grīnvalka vannas dvielis lielais ir par 300 eiro pasūtījumu. Kas tad ir rudzu mēneša akcijas? Tātad augusta akcijas, jā. Rudzu mēneša akcijās būs viens no audumiņiem, īpašajiem mūsu divpusējais audums, kas ir ļoti labs pie jebkuru dārzeņu tīrīšanas. Viena puse ir raupja, otra puse ir mīksta. Tātad ar mīksto pusīt mēs varam notīrīt visas tomātiņus un ābolīšus, visus, kuriem ir plūmītes, jā, kur ir mīkstāka tāda miziņa. Savukārt, ja mums vajag atbrīvoties no mizas, tad lieliski ar šo te auduma raupjo pusi var notīrīt burkāniņus, kartupelīšus, bietītes, tīpaši jaunos šobrīd ļoti labi. Un arī sākās sēņu laiks, pēc šī te lielā lietas izskatās, kad tuč gaidīsim sēnes, bet sēnes jau vienu brīdi bija, gailenes bija ļoti daudz, jā. Kā jūsu pusē, kā vispār tikāt galā ar vētru, kā jums tur gāja, kā pie jūras pusē, Liepājas pusē gāja, kā jelgaunieku tikuši galā ir, vai esat jau izpeldējuši, un kā arī visā citā Latvijā, kā jums iet. Man tā īpaši lieli postījumi pie Rīgā nebija. Labi, jā, pie Birzītes viens bērs tika izgāsts ar visām saknēm, bet tas mums ir jau pierasta lieta. Mēs katru gadu mums ir no Birzītes kāds bērs izgāžās ārā, un tad pēc tam, ne nu šitajā ziemā, bet nu nākošā ziemā, tad mums ir kamīnā ko likt, vai pirtī ko likt bērzu malka.
Tā ka pie tā jau mēs esam pieraduši, un pie tam šobrīd ļoti daudz aug virzītē tieši ozoli. Tad izskatās, ka ozoliem tiek atbrīvota vieta. Būs ozolu, kā tad tas saucās, ozolu virs, laikam nē, varbūt kāds var pakonsultēt mani. Nu, lūk, tā ka jā, tāds ir šis te laiciņš ar lielo vētru. Nu, es uz to skatos tā ļoti mierīgi, jo tik daudz emocijas bija sakāpināts ar visādiem draudiem un baisiem stāstiem par mūsu eksistenci, ka daba parādīja, ka cilvēks ir niecība salīdzinot ar dabu. Ja daba vēlās, tad viņa žviks, var pamainīt tavu dzīvi uz labu laiciņu, tā kā nevajag vienam otram kaitēt, cilvēkiem jādzīvo saticībā, lai viņi arī varētu būt saticībā ar dabu un viss būtu kārtībā. Nu, tā ka jā, es domāju, ka diezgan maz, kurš vairs satraucās šobrīd pie tādas lielas vētras, satraucās par kaut kādiem starptautiskajiem konfliktiem, jo tu tā reāli redzi, kad daba mazliet tev liek domāt plašāk un citādos virzienos, un tās bailes no cilvēciskā noņem nost, vai ne? Lūk, tā ka jā, mēs esam atkal restartēti, vējš izpūtas no mūsu galvām visas bailes un kreņķus, puņķus un asaras, pievēršamies zemē, pievēršamies savām saimniecībām un pārstājam dzīvot kaut kādās pasakās un ilūzijās. Dzīvojam šeit un tagad uz zemes. Lūk, kas tad tālāk? Kas vēl šajā mēnesī būs tāds īpašs? Augusta mēnesī visiem, kuri pirks veļas pulveri, vienalga, vai tas ir krāsainas veļas mazgāšanai, vai tas ir ekstra pulveris, vai regulāri pulveris. Visiem pulveriem nāks klāt mūsu Grīnvalk mērkarote. Tātad vienalga, lai cik jūs pulveri pakas pirktu, tikpat arī jums būs dāvanā mērkarotes, un šīs te mērkarotes, ar ko ir tāds īpašs, tā ir paredzēta gan saimniecības šķidrumu un pulveru mērīšanai, gan arī virtuvē. Tas ir no pārtikas plasmas, tā ka varam to izmantot arī virtuvē. Un jau Visenis, mūsu konsultanti no Lietuvas, teica, ka šis tips karotei ir mērkarošu Mercedes, ja, tātad augstākās klases mērkarote. Jā, ja godīgi, es neesmu joprojām nekur arī sastapusi neko līdzvērtīgi šeit mērkarotē. Viņi ir gan šķidriem, gan beramiem produktiem, un sākot no laikam 3 ml ir lielākais, ko mēs varam nomērīt, un savukārt 1/4 tēkarotes, laikam tajā mazajā dobumiņā ir tas, vai 1 ml tā kā skaitās. Ir tas, ko, jā, 1 ml ir šī te mazākā, tad mēs varam ļoti plašu tā amplitūdu un ļoti ērta šī te mērkarotīte ir. Īpaša cena būs arī mūsu putekļu cimdiņa, tātad 8 eiro putekļu cimdiņš. Putekļu cimdiņš varbūt, ja mēs salīdzinām ar Grīnvalk audumiņiem, kur ir arī sausā veidā ļoti labi strādā putekļu savākšanai, tad putekļu cimdiņam ir tā specifika, ka putekļu cimdiņam ir tās šķiedras tādas garākas, līdz ar to viņus savāc ļoti labi putekļus un ar to statisko enerģiju ļoti spēcīgi notur tos putekļus pašā cimdiņā. Un arī, protams, padara to vidi tā kā antistatisku, noņem šo te statisko enerģiju un līdz ar to nesūcās pie virsmām tik ātri, tā kā nepielīp atkal netīrumi, vai pareizāk sakot putekļi.
Īpaša cena ir Greenwalk kapucei matu žāvēšanai, 12 eiro maksā kapuce, kas ir paredzēta pēc katras mazgāšanas uzliekam kapucīti, kādu laiciņu, kamēr mēs tur zobus iztīrīsim, kamēr mēs tēju uzvārīsim, tikmēr jau matos būs palicis 30% tikai no mitruma, tieši tas, kas mums ir vai nu dabīgai izžūšanai nepieciešams, vai nu arī ar fēnu, fēnojot ne vairāk kā vajadzīgs, mēs dedzināsim savus matus, jo mati jau praktiski ir sausi. Vannas vieles 25 eiro, un tātad mēs varam nopirkt šādu skaistu komplektiņu un būt pilnībā nodrošināt, ka mums ir gan matu kapuce, gan mums ir arī šis te Greenwalk vannas vieles. Mitrinošais lūpu balzāms nākošajā mēnesī cena viņam būs 4,20. Tātad šis te lūpu balzāms gatavots ir no dažādām dabīgo augu eļļām, tādām kā sauspuķeļa, kokosriekstu eļļa, šīs sviests, ko es vēl te tagad tā ātrumā esmu aizmirsus, ko kokosriekstu eļļu pieminēju, bet kakao eļļa arī. Un papildināts ir ar šo te piparmētru eļļu. Ļoti labi izmantojams arī ir tad, kad ir mazas skrambiņas uz ādas, ļoti ātri sadziedē, bet pilnīgi neaizstājams ir uz kukaiņu kodumiem. Es arī šajās te brīvdienās piestrādāju par vecmāmiņu, 3-gadniecei, mūsu Lotītei pamanījās manā dežūras laikā iekost, nezinu, kas tie bija jodi. Dunduri droši vien, ka viņai nekoda, mums pašiem koda dunduri. Un tas pumpas ļoti, ļoti kasījās, un tad es ar to, bet līdz, ko es sasmērēju ar šo te lūpu balzām, tā viss caur kasīšanās beidzās, apsārtums lielais savācās uz pumpiņas vidu, un viss, tā ka tas man tā kārtējo reizi atkal sasildīja sirdi, ka lūpu balzāms ļoti labi strādā. Arī ne tikai, bet arī tam. Īpaša cena ir Greenwalk rulo dezodorantam. Šajā mēnesī gan tikai uz tropikalu aromātu 7 eiro maksā rulo dezodorants. Un īpaša būs atlaide visiem Marijos Fabrē produktiem, kamēr tie ir noliktavā. Un tā atlaide šajā te mēnesī, augustā, būs -15%. Tātad visiem Marijos Fabrē produktiem -15% atlaide. Un tad akcijā Greenwalk pērc vienu, otrs dāvanā mums šajā te mēnesī iet tādi produktiņi, kā audums spodrināšanai, auto mazgāšanai, pareizāk sakot, karkasa spodrināšanai un stikla glāžu spodrināšanai. Tātad vienu pa 12,80 pēc un otrs pa 12,80 dāvanā. Tātad viens audumiņš izmaksā tikai 6,40 priekš šī te lielā dvieļa. Tā ir ļoti, ļoti laba cena. Lūks audumiņš pēc vienu, otrs dāvanā. Un īpaša cena arī, pareizāk sakot, šī te akcija, vienu pēc, otrs dāvanā, ir Greenwalk mopam, mitrai uzkopšanai, tātad vienu pēc pa 20 eiro 20 centiem un otru saņem dāvanā. Tātad vari nomainīt savām slotām mopus par ļoti izdevīgu cenu. Un vīraka ekstrakts organismu vitalitātes stiprināšanai no 14,91 šajā mēnesī maksās tikai 9 eiro. Bet man bija liels lūgums, lai es mazliet vairāk pastāstu atkal par vīraku. Un to es arī labprāt gribētu pastāstīt, kas tad ir šis te
vīraks, kā tas viss strādā, un tūlītās arī mazliet pastāstīšu vairāk par to. Tātad vīraks ir tāds koks bosvēlija, bosvēlijas sakra, dabiski aug Omānā, Jemenā, Somālijā, audzē dienvidu sausajos reģionos Āfrikas ziemeļaustrumos un Arābijas pussalā, un no tā tad arī gatavo vīraku. To, ko mēs vairāk pazīstam, kad ir šie te kūpināmie kociņi vai citādā veidā, ja, tātad vīraks. Bet tas šajā gadījumā ne par to mēs runāsim, ne par vīraku, ar ko mēs dezinficējam telpas kūpinot, bet gan vairāk arī par veselību runāsim. Protams, no bosvēlijas sveķiem tiek ražots arī vīraks, un to arī izmanto tādai aromātiskai kūpināšanai dažādu reliģisko ceremoniju laikā. Kāpēc arī tāds iesākumā arī tiek izmanto, jo tur, kur vācās daudzāk cilvēku, lielākas iespējas arī bija dažādiem baciļiem būt. Un tāpēc arī tika dedzināti šie te bosvēlijas sveķi, jo viņi kalpoja kā telpu dezinfekcija, un arī, protams, ir lielisks antiseptisks līdzeklis. Un bosvēlijas ārstnieciskās īpašības izsenes jau ir zināmas un tiek izmantotas ārstniecībā, un šobrīd ļoti plaši tiek izmantota tradicionālā medicīnā, un šāds ir pats koks, bosvēlija. Tādi ir šie te sveķi, kas tiek vākti no koka. Un šie te, teiksim tā, no tās bosvēlijas iegūst viskozu sulu sveķus, ja, un šo sveķu attīrīto ekstraktu izmanto arī medicīnas nolūkiem. Ajurvēdā sveķus ražojošu augu grupu kopā sauc par gugalu. Un tradicionāli visu šo te sveķu augus izmanto pret artrītu, locītavu sāpēm, plaušu problēmām, caurajām, dizentērijām un arī kā pretārpu līdzekļus. Un arī tas, protams, attiecās uz bosvēliju. Un tāpēc arī lūk, un šie te bosvēlijas sveķi, ko iegūst noņemot no koka mīzu, jā, tad tajā sastāvā ir tāda viskozas vielas eļļām, tur ir sastāvā eļļas un terpenoīdi. Un šajos terpenoīdos ir bosvelīna skābe, un tas arī ir tas pamatojums, kāpēc šis augs ir tik ārstniecisks, ja, un taisni arī nosaka viss šīs te auga farmakoloģiskās īpašības. Un šajos sveķos ir vismaz 15 dažādas tās saucamās triterpēna skābes, un tās lielākās bosvelīna skābes ar tādu lielāko pretiekaisumu darbību, pareizāk sakot, ir viņa rakstiska būs vienmēr tāda AKBA lieliem burtiem vai KEA. Jā, tātad tur nebūs nozīme, ka es teikšu, ka tas ir acetil 11 ketobeta bosvelīna skābe, ja, vai 11 ketobeta bosvelīna skābe atkal citādā veidā, ja. Lūk, un
Un tie pētījumi ir pierādījuši, ka šīs skābes var cīnīties ar iekaisumu, kas izskaidro auga popularitāti taisnī artrīta ārstēšanā, un arī pateicoties pētījumu rezultātiem, kas apstiprina vēsturiski ilgo bosvēlija lietošanu, bosvēlija ir kļuvusi plaši izmantot kā dabisks pretiekaisuma līdzeklis, piemēram, aspirīna, ibuprofēna aizstājēji, ja? Un daudzi pētījumi arī ir parādījuši, ka bosvelīna skābes veicina pareizu locītavu darbību, inhibējot leikotrēnus. Ja? Tātad bosvēlija iedarbojas pret artrītiem, un tai ir pretiekaisuma iedarbība gan akūta, gan kroniski iekaisuma gadījumā. Jāatzīst, tā nav gluži tā kā pierādīta sāpju mazinoša efekta, bet tā nomāca iekaisumu, kas ir patieso sāpju cēlonis. Un bosvēlija samazina locītavu pietūkumu un rīta stīvumu, palielina locītavu kustību, mazina arī artrīta sāpes. Tad, ja mēs runājam vēl par šo te sastāvu, es domāju, ka tas nebūtu tik būtiski, bet, pēc sveču sacietēšanas, līdz pat 57% taisni ir tas bosvelīna skābe, līdz 30% sveķos, un tad tur ir vēl citādākas šīs te skābes. Un īpaši šīs te bosvēlijas ārstnieciskās īpašības tiek izmantotas šādos gadījumos locītavu slimībām. Tas ir punkts 1, to gan dzīvnieku dažādos arī, jo sevišķi zirgiem locītavu problēmu ārstēšanai tiek izmantota šī te bosvēlija un, protams, arī cilvēkiem. Un tādām locītavu slimībām kā artrīts, reimatisms, osteohondroze, podagra, muguras sāpes. Tad ar palielinātu slodzi uz muskuļiem un skeleta sistēmu saglabā locītavu kustīgumu un muskuļu elastību, mazina sāpes un pietūkumu locītavās un nodrošina uzturu atbalstu muskuļu un skeleta sistēmai. Un kas ir tas manā uztverē viens no tādām arī ļoti svarīgām lietām, kā ir šīm te bosvēlijai piemīt ne tikai tas, ka viņi tā kā mazina to iekaisumu, bet viņai arī piemīt tas, ka viņš pateicoties šai te bosvēlijai sāk atjaunoties arī skrimšļu audi. Un tā ir laikam tā viena no tām būtiskākām un svarīgākajām lietām, kas varbūt atšķir no daudziem citiem gan augiem, gan arī dažādiem citiem ķīmiskajiem preparātiem. Lūk, un arī tas ir pierādīts ļoti daudzos pētījumos, un gan šī te pretiekaisuma iedarbība, gan arī šo te pretreumatoīdo efektu, tātad tā ir jau imūnā reakcija organismam, gan arī ir šī te antibakteriālā iedarbība. Un var salīdzināt šo te bosvēlijas iedarbību, vīraka ekstrakta bosvēlijas iedarbību, var salīdzināt ar nesteroīdu pretiekaisuma līdzekļu darbību, un tā vienīgā atšķirība ir tā, ka bosvēlija neizraisa šiem te līdzekļiem, ibuprofēniem, līdzekļiem tās blaknes raksturīgās, kas ir gļotādas šķūles, nātrenes, bronhu spazmas un tā tālāk. Arī nerada nekāda atkarība. Un te tā
ļoti tādās mazliet sarežģītā veidā ir arī tiem, kam vairāk interesē, kā šī te pretiekaisuma darbība notiekās, ja? Tad tā bosfelīna skābe efektīvi bloķē leikotreinu sintēzi, tāpatās kā šie te ibuprofēni strādā, ja? Un hormoniem, tas ir tāds hormoniem līdzīgas vielas, kas ir viens no galvenajiem miekaisuma faktoriem. Un viņi novērš leikocītu un makrofāgu iekļūšanu skrimšļos un locītavu šķidrumā, un šādā te veidā samazinot locītavu skrimšļu bojājumu pakāpi. Un pateicoties izteiktai pretiekaisuma iedarbībai, bosvēlī var aizstāt vai būtiski samazināt sintētisko pretiekaisuma līdzekļu, ibuprofēnu, diklofenaku, ja? Daudzi, kuriem ir muguras sāpes, locītavu sāpes, bieži ārsti izraksta šos te līdzekļus, un tādēļ viņus var vai nu nelietot, aizstāt, vai nu arī samazināt to devu. Un parasti, šos līdzekļus izraksta tad, kad ir artrīts, artrozes, tad tā vietā varētu lietot arī bosvēlī. Pie tam tas tiešām ir pierādīts mūsdienu medicīnā, tā ka tas nav, ja jūs medpub, kas ir viens no tādiem plašākajiem, kur ir visādi pētījumi, jūs atradīsiet N daudzumu pētījumu, kas ir par šo vīraka to ietekmi uz organismu. Lūk, tātad tā svarīgā lieta, ka bosvēlī palēnina skrimšļu iznīcināšanu. Tā mēs varētu to nosaukt. Ja? Bosfelīna skābe novērš lizosomu enzīmu izdalīšanos un samazina skrimšļaudu struktūrālo komponentu, piemēram, hidroksiprolīna, uronskābes izdalīšanos, kā rezultātā tiek palēnināti skrimšļu iznīcināšanas procesi un aktivizējas reģeneratīvie procesi. Tātad reģenerācija notiek lietojot bosfēlī. Viņa veicina šo te reģenerāciju, un mūsu organisms atkal atjaunojās. Bosvēlijas pretsāpju efekts, kas ir, teiksim tā, kā blakne, jā, tieši tam, kā bosvēlī iedarbojās uz to, kā efektīvi mazina sāpes un locītavu rīta stīvumu, mazina locītavu pietūkumu. Tātad šeit nav vairāk locītavās, nav tas pietūkums, nav iekaists process tiek mazināts, un tādēļ arī zūd sāpes. Tad vēl bosvēlijai arī ir asinsvadu stiprinoša iedarbība, jo tie komponenti, kas ir bosvēlijā, uzlabo mikrocirkulāciju levocītavu audos un tādējādi atvieglo asiņu piekļuvu bojājumiem. Tas arī nodrošina uzturvērtību un ārstniecisko vielu piekļuvu muskuļu un skeleta sistēmai. Un tas ir viens no tādiem ļoti svarīgiem punktiem, kā norit visi šie te dabīgie procesi locītavās un viss sakārtojās un atjaunojās, jo mūsu organismam ir šī te spēja pašciedināties pie nosacījuma, ja viņam tiek mazināts, teiksim tā, mazināt bojājumi, ja. Tad arī bosvēlijas sveķiem piemīt īpašības, kas kavē patoloģisku mikroorganismu augšanu. Un tieši tādēļ arī bosvēlijas sveķiem ir brūču dzīšanas efekts, un arī bosvēlijai ir mērens sedatīvs efekts. Vēl bosvēlija normalizē lipīdu metabolismu, tātad sveķu komponenti samazina zema un ļoti zema blīvuma lipoproteīnu, triglicerīdu līmeni asinīs, novērš aterosklerozes attīstību un aizsargā aknas no tauku deģenerācijas. Tātad normalizē visu tauku normālu šo te sistēmu,
vielmaiņu sistēmu organismā, ja, tā tauku ziņā, ja, tādēļ arī jūs lietojot šo te vīraka ekstraktu, jums varētu uzrādīties tas, ka holesterīna līmenis normalizējās šie te triglicerīdi, ja, kas ir, ja, un tādēļ arī sakārtojās taisni viss, kas ir saistīts ar tauku vielmaiņu. Tad arī šīm te ekstraktam ir mērena diurētiska darbība, piemīt mērena holerētiska iedarbība, ja, tātad žults sekrēcijas darbība, ja. Tam ir ļoti izteiktas hipoglikēmiskās īpašības, tāpēc tiem, kas lieto zāles, kas samazina cukuru līmeni organismā, vajadzētu biežāk pārbaudīt un varbūt pielāgot arī un mazāk sākt lietot cukuru mazinošos preparātus. Un ir arī eksperimentos ir pierādīts, ka ir arī bosvēlijai pretvēža aktivitāte pret epidermis karcinomu ir tieši pierādīts jau pētījumos, bet par to tiek daudz vēl pētījumu veikti. Un arī ir pierādīts, ka samazina smadzeņu tūsku tajos gadījumos, ja ir smadzeņu kaut kādi vēži, ja, un audzēju šūnas. Un šeit arī daudzos pētījumos tika pētīts, ka taisnībā par pretvēža iedarbību runājam, tad tur tika kombinēts kopā ar kurkumu. Ja, tātad bosvēlija serata tika kombinēta kopā ar kurkumu, un tad bija šī taisnība iedarbība uz vēzi bija jo izteiktāka. Ir arī labi rezultāti uz asmām un alerģijām, jo tas arī ir iekaisuma procesu mazinošā iedarbība ļoti labi arī asmu un alerģiju neutralizē, var teikt, ja, šos te bronhu spazmas un alerģiskās reakcijas. Ļoti izteikti tātad ir uz osteoartrītu, reumatoīdu artrītu, pat uz dzemdes kakla spondulītu, tātad skriemeļu iekaisumu, tātad mugurkaula arī dažādu skriemeļu iekaisumu ļoti labi strādā, ja. Tad arī uz, visur, kur ir iekaisumi un pietūkumi, tātad uz visu to strādā, ja, arī uz hroniskiem kolītiem ir rezultāti, uz locītavu sāpēm, locītavu iekaisumiem, jeb kādas izteiksmes. Jā, un arī uz krona slimību ir ļoti labi rezultāti. Lūk, un tie arī ir tāda maza tabuliņa, kas tā teikt, ko viņš palielina šī vīraka un kas tiek samazināts, taisni jau no viena pētījuma paņemta bildīte. Un ja mēs runājam par toksikoloģiju un blakus parādībām, tad bosvēlija ir atzīta par drošām zālēm, pat ilgstoši lietojot, tās nerada nekādas blakus parādības, atšķirībā no steroīdiem un nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem, kurus praktiski vienmēr izmanto locītavu slimību gadījumā un vispār tad, kad ir iekaisumi. Ja? Un arī ļoti saskaņā ar daudziem pētījumiem ir atzīts, ka bosvēlija ir
efektīvāka un mazāk toksiska nekā standarta farmaceitiskās zāles locītavu slimību ārstēšanai. Jā, tā ir par šīm vīraka ekstraktu. Vīraka ekstrakts ir kā viņu gatavo un kā viņu lieto. Tātad 10 līdz 15 pilieni 3 reizes dienā tiek lietot iekšķīgi. Un ārstēšanas ilgums ir aptuveni 4 līdz 6 nedēļas. Tad seko 2 nedēļu pārtraukums. Un to, kā varam lietot, tātad varam pievienot to tinktūru tējai vai citam dzērienam, bet siltam, tādēļ, ka augstā ūdenī viņa uzreiz tie ir sveķu ekstrakts, un viņš varētu sacieties uzreiz un apstāties apkārt ap karotītes malām vai ap trauka malām, tāpēc labāk siltā, tādā pat karstākā ūdentiņā, ja? Un šāda 100 ml pudele, kāda mums ir pietiekama 2-3 mēnešu lietošanai. Arī mēs varam lietot arī pilināt iekšā kapsulās, tad attiecīgi jums arī ir tad jāpaskatās uz sitienu, kaut kā man nav pareizais slaidiņš ielicies iekšā, tad arī ir uz pudelītes var papētīt, cik ir vienā kapsulā jāiepilina. Pareizāk sakot, vienā kapsulā jūs varēsiet iepilināt tik, cik varēsiet. Tās ir lielās gan kapsulas, bet vajadzēja laikam 3 kapsulas vienā reizē lietot. Bet to tad pārbaudiet, cik pilieniņus var katrā iepilināt. Man tā liekas bija tā, ka 5 pilienus varēja tajā kapsulā. Bet varbūt arī, ka tajās lielajās var vairāk. Var sakot, pamēģiniet 10 līdz 15 šīs te pilienus. Ja jūs lietojat profilaktiski, tad 2 reizes dienā pār 5 līdz 10 pilieniem. Vairāk jums noteikti nevajag. Un kas ir arī ļoti labi ar vīraka šo te ekstraktu, tajā laikā, tad, kad ir visādas slimošanas sākās un vaciļi visādi, tad arī ar viņu ļoti labi stiprina imunitāti un vispār neļauj šiem iekaisumiem rasties. Bosvēlī var arī lietot ārējai lietošanai. To var kādām piepilināt klāt šo ekstraktu kādām no krēmiem, kas ir locītavām paredzētie, ja taisni locītavām izmantojam, ja? Bet bosvēlī izmanto arī kosmetoloģijā, jo bosvēlijai ir antiseptiskas īpašības, pretiekaisuma īpašības un brūču dzīšanas īpašības. Un tāpēc arī viņu var izmantot ne tikai kā locītavu ārstējošu krēmu, ja, bet arī dažādām brūcītēm un iekaisumiem citiem. Lūk, tāds ir tas īsais stāsts par bosvēlijas ekstraktu, kas ir organismu vitalitātes stiprināšanai, ja. Tātad tam, lai mēs būtu vingri, un ja kāds arī esat lietojuši šo te vīraka ekstraktu, un es domāju, kad esat, tad varbūt varat padalīties ar savu pieredzi, arī čatiņā varat uzrakstīt. Lūk, tā ka tas ir par pašu vīraku, un